Dārgie vecāki, jā, ļoti uzmanīgi klausaties tagad padomus iz dzīves, jā, visas 4 vaļā tagad. Neļaujiet saviem bērniņiem, jā, izaugt pa nepilnvērtīgiem cilvēkiem, jā. Tas bērniņš, jā, nu meiteni, viņi spēlējās smilškastē no rīta līdz vakaram, viņi ceptās kūks, jā, vai tas čalis, kas spārd bumba vieniem no tiem pašiem fujakiem, jā, 7 gadus, jā. Tur nav nekādas izaugsmes, jā, 0 izaugsmes, es atvičāju, jā. Nav man neviens paziņa, jā, kurš cepot kūks smilškastē, jā, būtu izaudzis pa kaut kādu profesionālu pavāru, jā, nu varbūt kaut kāds pavāru palīgs ir, jā, bet, nu, Mišelīna zvaigzne tur toči nav, jā. Tas pats, jā, ar to čali, jā, kurš bumbu nospārdīja, jā, nu nav viņš nekāds pasaulē slavens sportists un ne tū nemaz tam, jā, viņš izaudzis ir, viens tur gaterīti strādā, jā, otrs kaut kādā maksimā pa krāvē, jā, trešajam depozīts jālas ir, nu tā dzīves patiesība. Kas attiecās uz kabatsnaudu, jā, pilnībā izslēgts, nevajag kabatsnaudu dot, lai viņš zina, jā, ka viņš var aiziet uz veikalu un nopizdīt, jā, ko viņam vajag, zin kā, bļet, iznest tur pusveikalā ārā, pēc tam inventarizācija, bļet, pārdevēja pusalga novelks, jā, nu tas nedaudz no pieredzes bija, jā, nu nebija jau tā, ka galīgi nedev to kabatsnaudu, tu, bļet, iedev kaut kāds 20 centīmus tajā laikā, bļet, diezgan daudz skaitījās, 2 saldējumus tu varēji superneto nopirkt, jā, un tev vēl 2 centīmi pārpalika, bļet, tur kaut kāda kožļa vēl sanāca, bet, nu tāpat beigās jāiet ubagot bija cilvēkiem. Nu, man pašam nebija jāiet ubagot, jo man bija viena družena, jā, nedaudz tērēt, jā, nu, cik nedaudz, nu, diezgan stipri tērēt. Un viņi ubagoja, jā, un viņi mums sarūpēja viss, kas ir vajadzīgs, jā, bija vēl pamaz gāja pizdīt veikalā tālāk. Tas pats, jā, ir no bērniņš, jā, ja viņam bail nākt mājās jau pusnakts, zin, ka viņš zin, ka, nu, mājās kaviens gaida, jā, mājās siksna, tāpat vecā labā siksna, tos prāts gaida. Nē, mājās, jā, lai ieej veikalā, jā, paņem telti, iznes ārā un paliec sētā kaut kur zem kaut kāda ķirškrūma meitenēm, jā. Nu, reāli dzīves saka, jā, tas strādā, tas nostrādā. Nevajadzēs ne kaut kādu, zin, kā baidīties ziemā no siltuma arī, ka siltums nav, nu, neizaugs pa pienpuiki, jā, tas bērns. Es saku no pieredzes, dārgie vecāki, jā, smilškastīti, jā, sētā, bumba, kaut kādi šitie te aizliegumi iziet no sētas ārā, visu to metam pie malas, jā, un izaugs, jā, bērni, vot šitā, te izaugs bērns pa priekšzīmīgi, jā, pilnvērtīgi pilsoni, tā kā tā. Pastāstīšu, jā, nākamajos vidīkos vēl nedaudz pamācīšu, jā, dārgie vecāki, kā vajag audzināt bērns, jā, un tā, un, nu, tas arī viss, man nav laika baigi daudz, jā, visiem novēlu jauku nedēļas nogali, jā. Čau!